Visdažādākie kaķu dzimtes pārstāvji piedalījās izstādē Baltijas kauss 2011, kas notika Olimpiskajā sporta centrā. Kanādas sfinksi, skotu nokarenu ausu, meinas jenotveidīgie, siāmas, orientālie un persiešu kaķi pavisam 500 ūsaino un astaino dažādu sugu pārstāvji sacentās par izstādes Baltijas kausa 2011 galveno balvu. Konkurss pulcēja sugas mājdzīvniekus no Latvijas un Lietuvas, Igaunijas un Krievijas, Polijas un Zviedrijas. Izstādē varēja abrīnot kaķu dzimtas aristokrātijas pārstāvjus, iemīlēties kādā sugā, uzdot jautājumus par to īpatnībām pašiem saimniekiem. Un pats galvenais iegūt kāroto, pašu labāko un mīļāko draugu, pie tam ar nevainojamiem ciltsrakstiem. Man šoreiz ir liels gods pastāstīt par mūsu kopējo izstādi, ko rīko FIFES sistēmas klubs Selena un VCF sistēmas klubs Cats-Meow. Priekš mūsu kluba tas ir liels pārbaudījums, jo mums šāda kopīga izstāde notiek pirmo reizi. Konkursa profesionālajā ringā 2 dienu laikā izvērtās nopietna cīņa. Katrs kaķis konkursa dalībnieks bija pa savam unikāls. Spriežot pēc apmeklētāju atsauksmēm, katrs no viņiem atrada savu draudzīgo publiku. Neviens šajās dienās nepalika bez uzmanības. Cīņa par tituliem un nosaukumiem lika uztraukties un nervozēt ne tik daudz pašiem dalībniekiem, cik to saimniekiem. Tiesnešu kolēģijā bija eksperti felinologi no Vācijas, Polijas, Francijas, Zviedrijas un Austrālijas. Žūrijas uzdevums – izvēlēties labākos dzīvniekus, atlasīt kaķus, kas visvairāk atbilst mūsdienīgam katras sugas tipam. Tie ir konkursu Best in Show uzvarētāji. Šī izstāde atšķirās droši vien no pārējām ar to, kad mums bija 6 speciālie šovi, šķirņu šovi, tur meža kaķiem, sfinks kaķiem, bija sarkano kaķu šovs. Un arī tāda nepierasta lieta Latvijas skatītājiem kā agility. Baltijas kausa uzvarētājiem būs šī skaistā kaķu māja un šis lieliskais kauss. Lūk arī ilgi gaidītie aplausi, fotokameru zīpšņi un apsveikumi. Turcijas angora kaķis melno dūmu krāsā pelnīt ieguva 1. vietu lielajā cīņā par galveno balvu Baltijas kausu 2011. Bet tiem, kas no izstādes šajā reizē aizgāja bez regālijām savam mīlulim, nav vērts noskumt, jo izstāde tās nav tikai sacensības ar azartiskiem konkursiem, uzvarētājiem un zaudētājiem. Izstāde pirmām kārtām ir svētki. Svētki gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem.